Šādi es trenējos, lai mācītos krūtis trikus ar savu ķermeņa svaru un labi izskatītos. Šodien trenēju front leveru, tāpēc pirmais vingrinājums bija 5 piegājieni front levera kājām saliektām ceļos. Pirmo piegājienu noturēju tikai 3 sekundes, tāpēc nākamajos 4 izmantoju pretstības gumiju. Otrais vingrinājums bija 5 piegājieni front levera pacēlienu pretstības gumiju. Vidēji biezo gumiju nesen es saplēsu, tāpēc bija jāizmanto 2 plānos, kas nebija pārāk ērti, bet sagāja. Tagad ir lielāka motivācija kļūt spēcīgākam, lai var izmantot tikai vienu gumiju. Trešais vingrinājums bija 4 piegājieni roku iztaisnošana lielākiem tricepsiem. Šoreiz samazināju atbalsta augstumu un paņēmu zemās paraleles, lai vingrinājums būtu grūtāks, bet es tāpat uztaisīju par 2 atkārtojumiem vairāk nekā pagājušo reizi. Ļoti dīvaini, ka man šajā vingrinājumā ir tik ātrs progress, bet es nesūdzos. Nākamreiz gan laikam rokas jāatbalsta par zemu un jāsāk pievienot svars. Ceturtais vingrinājums bija sānu pacēlienu lielākiem pleciem. Šeit arī es svaru palielināju par 2,5 kg katrai hantelē, bet atkārtojumi nokritās tikai no 16 uz 11. Pēc pāris nedēļām atkal gan jau tikšu līdz 16 atkārtojumiem un atkal būs jāpalielina svars. Pirms mēneša arī sāku lietot kreatīnu, tā kā šis straujas progress gan jau ir tādēļ. Piektais vingrinājums bija 3 piegājieni presītas lielākai presē. Pagājušo reizi tas darīju savu ķermeņa svaru, bet šoreiz ar 5 kg. Bija nedaudz bail, ka atkal nesaroju preses krampī, bet tagad laikam presa ir daudz maz pieradusi pie šādas slodzes un viss būs ok. Un sastais vingrinājums bija 2 piegājieni augstais planks uz pirkstiem spēcīgākiem pirkstiem. Šoreiz noturējos 8 sekundes, kas ir progress no pagājušā treniņa 7 sekundēm. Treniņa beigās nedaudz arī pastaipījos gan sānu špagatā, gan pankūkā. Un, protams, pēc treniņa ir jāieflekso. Pleci izskatās crazy.